Bet tagad mēs pārceļamies uz Limbažiem, jo pie mums ir ieradies labākais limbažu muzikants Valters Reiznieks, kurš prot gatavot arī ieviņu ermoņikas. Valters šogad ir arī Latvijā saņēmis lielo tautas mūzikas gada balvu. Aplausi Valteram. Nu, tāds viens gudrs vīrs no Limbažiem, kurš uz muzikantu svētkiem, 23 gadus viņš gan nebrauc, bet kādu drusku brauc. Un tad Valters izdomāja, ka tomēr uz šiem svētkiem dažreiz muzikanti atbrauc ar tādiem nevisai kvalitatīviem instrumentiem. Un tad viņš izdomāja, ka viņš varētu arī labot instrumentus un izgatavot jaunus. Un es tagad lielīšos un lielīšu arī Valteru, jo Valters ir izdomājis jauna veida cītaru. Ja jūs zināt, ka cītaru spēlējot, ja nospēlē, lai noslāpētu skaņu, noliek roku uz tās dūres, un tad spēlē nākamo. Man ir pilnīgi citādas metodes cītars. Visa skaņa ir noslāpēta, un man ir jāpiespiež tāda podziņa, lai atvērtu skaņu. Mans cītars ir bijis 150. dziesmu svētku izstādē, un arī ar šo cītaru, kas nav tipiski, es esmu spēlējusi arī stīgu mūzikas instrumentu koncertā baznīcā Lietuvā. Tā kā jums ir Valters Reiznieks, aplausi, ar ieviņām pašgatavotām un ar draugiem kopā gatavotām ieviņām. Tā, es no noteikumos izlasīju, ka šajā konkursā tie individuālie spēlētāji drīkst pieaicināt vēl kādu līdz palīgu, vai ne? Un es arī izmantoju šo izdevību, un jūs jau nemaz neziniet, kas man šodien palīdzēs. Man palīgos arī šeit, es tūlīt viņu stādīšu jums priekšā. Tas ir mans draugs un kompanjons. Viņam kopš iepriekšējās spēlēšanas reizes ir arī savs vārds. Mēs tur tā kolektīvi nokristījām. Viņu sauc Augustiņš. Un tie, kas šorīt ir ieskatījušies kalendārā, tie varbūt pamaniet, ka šodien Augustam ir vārda diena. Tā kā mans kompanjons šodien ir gaviļnieks.